Labdien! Mani sauc Pāvels, un šajā BūtLV video apskatā pastāstīšu jums par ļoti lētu kompaktu CQ58 225 SR portatīvo datoru. Kā redzams, šī datora dizaina noformējumā izmantotas 3 dažādu veidu plastmasas. Ekrāna rāmi aptver tāda raupja matēta plasmasa, ap tastatūru atrodas krietni smalkāk matēta, un roku paliknim ir izvēlēta glancēta plasmasa. Diezgan dīvains salikums, bet, kā vienmēr, galvenais jautājums. Dators ir apgādāts ar tīmekļa kameru, standarta tastatūra bez ciparu bloka, skārientīgais paliknis noformēts ar raupju pārklājumu. Dīvaini, bet šis pārklājums tik un tā ir ar pamatīgām atspīdošām īpašībām, un tajā var redzēt savu pirkstu atspūgas. Ļoti patīkams sīkums, ka palikņa driveri pilnībā natīvi atbalsta Windows 8 žestu vadību, kas nozīmē to, ka jau uzreiz pēc operētāja sistēmas uzstādīšanas var izmantot visas iespējas, ko sniedz vairāk pirkstu un žestu komandas Windows 8 operētāja sistēmā. Lai arī datora cena ir tikai 179 lati un tā tehniskie parametri nespēja šokēt. Tam ir 1,4 GHz ātrs divkodola AMD procesors un 2 GB operatīvās atmiņas. Windows 8 to novērtē gana interesanti. Kā jau noprotams, vājā vieta ir procesora takta frekvence. Taču tam ir visai jaudīga videokarte, kas galvenokārt noderēs tajā brīdī, kad šajā datorā vēlēsies skatīties augstas izšķirtspējas video. Kā redzams, šis augstas izšķirtspējas video tik tiešām nerada nekādas problēmas šim datoram. Tas ir ļoti noderīgi, ja izlem šo datoru izmantot kā video atskaņotāju savam televizoram, jo dators ir apgādāts ar HDMI portu. Datora kreisajā pusē atrodas VGA pieslēgvieta, ko var izmantot, lai pieslēgtu monitoru, tīklu kabeļu pieslēgvieta, ja nu izmanto kabeļu internetu, minētais HDMI, USB pieslēgvieta, mikrofona un austiņu pieslēgvietas, kā arī karšu lasītājs. Datora labajā pusē atrodas DVD lasītājs, 2 USB pieslēgvietas, barošanas pieslēgvieta un, protams, Kensingtona loku pieslēgvieta. Starp citu, nedaudz interesants ir arī datora skaļruņa izvietojums. Tie novietoti priekšējā daļā, nevis kā ierasts vairumam datoru, virs tastatūras. Tuvojas vasara un visticamāk, šis dators ļoti daudz tiks izmantots ar maksimālo ekrāna gaišumu. Šādos apstākļos pārlūkojot tīmekli un skatoties YouTube video, datora akumulators sola nodrošināt tā darbību aptuveni 2,5–3 stundas. Saprotams, samazinot ekrāna gaišumu un tā noslodzi, akumulators spēj savu darbību nodrošināt krietni ilgāk. Mūsu lasītāji vienmēr uzdod jautājumu, kā datoram ar dzes sistēmu. Es pieņemu, ka šī datora gadījumā jautājums ir diezgan liekas, jo 1,4 GHz procesors izdala tiešām mazu siltumu. Tomēr, brīžos, kad datora dzese darbojas, tā ir ļoti grusa un grūti sadzirdama. Pats dators īpaši izteikti neuzsilst, lai gan, protams, ar roku uz palikņa ir iespējams atrast tās siltākās daļas. Kā jau minējām ievadā, šī datora cena ir tikai 179 lati. Protams, par šādu naudu nevar gaidīt, ka dators būs spējīgs spēlēt jaunākās datorspēles, apstrādāt lielas Photoshopa darbus. Tomēr šis dators ir pilnīgi pietiekams vienkāršai tīmekļa pārlūkošanai un kalpot kā video atskaņotājs jūsu televizoram. Ja nevēlaties pārmaksāt par datoru jaudu, kur jums nemaz nav vajadzīga, lūk jūsu izvēle.